Pirmdienas rītā darbu sāka Rīgas Tehniskās universitātes uzņemšanas komisija. Vestibilā nedaudz satrauktos vidusskolu absolventus sagaida smaidīgas uzņemšanas komisijā strādājošās studentes. Mēs esam tā kā pirmais sākuma punkts. Tad viņi pārstāvji atnāk tādi apmulsuši un viņus var uzreiz pazīt, ienāk iekšā. Šiem jājautā, vai jūs vēlaties iesniegt dokumentus. Un tad mēs viņiem parādām virzienu, un tad viņi tā pamazām izceļot tos visus. Bet arī daudz ir tādi, kur vēl tiešām nezinu, kur viņi grib sniegt, un viņi tiešām nāk tikai pakonsultēties. Topošie studenti bez drūzmēšanās iziet 4 posmu apli. Viņi sāk ar konsultāciju centru, tad dodas uz fakultāšu uzņemšanas komisijām, pēc tam atbildīgā persona ievada datus un reflektants var doties uz kasi samaksāt reģistrācijas maksu. Īpaši garu rindu nav. Šodien, tā kā mēs sākam uzņemt pirmie, Latvijas universitāte vēl šodien neuzņem, un sākām no 8, tad tādas īstas ažiotāžas milzīgas nav. No paša rīta bija nelielas rindas, tā viļņveidīgi līdz 12, bet tagad, man liekas, ir normāli. Katram jaunietim ir sava motivācija, kā izvēlēties sev atbilstošāko studiju programmu. Zanda Šnepste plāno iesniegt dokumentus arī Latvijas Universitātē un Kultūras akadēmijā, bet RTU viņi gribētu studēt muitas un nodokļu administrēšanu. Manuprāt, tā ir viena no perspektīvākajām nozarēm mūsdienās un labi atalgot. Tas ir galvenais. Liela daļa jauniešu atzīst, ka savu nākotnes karjeru gribētu veidot arī ārpus Latvijas. Galvenokārt es izvēlējos starptautisko sakaru organizēšanu, tāpēc, ka tas varētu būt interesanti un ir perspektīvas darboties šajā jomā ārzemēs. Ļoti plašs darbs, tāpēc arī izvēlējos lielākoties. Sava atvaļinājuma laikā RTU telpās Diena TV sastapa rektoru Ivaru Knētu. Viņš stāsta, ka atnācis, jo gribējis personīgi ieskatīties acīs saviem nākamajiem studentiem. Lūgts raksturot, kādu viņš gribētu redzēt RTU nākamo studentu, rektors atbild. Gudru, zinātkāru, dinamisku, sportisku, smaidošu un tāds, kas ir gatavs kāpt augstā kalnā, ja viņš grib tālu redzēt. Dokumentu pieņemšana studijām šonedēļ turpināsies lielākajā daļā Latvijas augstskolu. Lai iesniegtu pieteikumu studijām, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments, tā pielikums, centralizēto eksāmenu certifikāti, kā arī citi augstskolas prasītie dokumenti. Jānis Palkavnieks, Diena TV.